Sveiki, man mīļie! Mani sauc Dr. Jāna Janovska, un šodien es gribu vērst jūsu uzmanību par kolagēnu. Mīti, patiesības realitāte, kā uzsūcās kolagēns, kāpēc neuzsūcās kolagēns un vai mums tas ir jālieto. Runājot vispār par kolagēnu, bieži vien es saņēmu tieši šādus jautājumus no saviem pacientiem. Daktarīt, vai man vispār ir jālieto kolagēns, vai šis kolagēns, ko es iegādājos aptiekā, vai viņš vispār nonāk manā ādā, manā organismā, viņš uzsūcās, un kā man izvērtēt vispār uzsūkšanas spēju kolagēnam. Vai tas ir hyperhyped, tāda modas lieta, lietot kolagēnu, vai tomēr tas ir nepieciešams. Un šodien es gribu tieši iziet pa etapiem, kāpēc kolagēns ir nepieciešams, kādiem cilvēkiem viņš ir nepieciešams, kādām grupām, kādi riska faktori, ka viņš vienkārši neuzsūcās, un vai jums tieši tas ir jālieto vai nav jālieto. Tātad kolagēns principā mums veido aptuveni 30% no kopējās olbaltumvielu masas mūsu organismā, un, protams, līdz ar nodzīvotājiem gadiem kolagēna sintēze gan ādā, vispār organismā viņas samazinās, jo mums tomēr attīstās novecošanās problēmas, un līdz ar novecošanās jautājumiem saistīti dažādi deficīti. Tas ir gan saistīts ar mūsu hormonālo sekrēciju un samazināšanos, gan arī ar mikroelementu uzsūkšanos un arī kofaktoru uzsūkšanās, gan arī, protams, tas ir viens no vienkārši mūsu fizioloģiskiem normāliem stāvokļiem, ka mums samazinās kolagēna izstrāde arī ādā līdz ar nodzīvotiem gadiem, un it īpaši tas ir svarīgs vecumā pēc 30 gadiem. Pavisam, ja mēs runājam tieši vairāk par ādu, pavisam mēs varam ādā sastapt 1., 3., 4. un 7. tipa kolagēnu, taču 1. tipa kolagēns ir dominējošais tips, un viņš ir tieši stiprumam, struktūrai, un viņš atrodas dermā. Taču 3. tipa kolagēns ir vajadzīgs tieši ādas elastībai. Tātad elasticitāte, jeb turkoši, tas nozīmē, ka jūs pavalkat ādiņu, jā, viņa atgriežas savā esošā izejas stāvoklī, tāpēc mēs arī varam redzēt, ka mums ir, teiksim, labāks ovāls sejas ādai, jā, tātad āda ir nostiepta un stingra, līdz ar to tas arī, protams, samazina mūsu ar vecumu saistītos klīniskos simptomus un arī, teiksim, krūnciņu un grumbiņu klātbūtni. Kas ir ar piedevām un kā vispār viņi darbojās, jā? Jo, principā, ja mēs ēdam pietiekoši kvalitatīvi, tad, principā, mēs arī šo kolagēnu varam uzņemt ar ēdienu. Pie tā mēs arī pieskarsimies, bet, principā, ja mēs runājam par kolagēnu piedevām, vislabāk izvēlēties kolagēnu, kurš ir hidrolizētā formā. Viņš ir visbiopieejamāks, tas nozīmē, ka jūsu organisms labāk to var uzsūkt un arī absorbēt. Šie peptīdi tiek sadalīti mazākās aminoskābēs, piemēram, glicīns, prolīns, hidroksoprolīns, un, protams, tad mūsu organisms var izveidot no šīm mazām sīkām daļiņām aminoskābes nepieciešamas šķiedras, ja mēs runājam par ādu konkrēti. Un, ja mēs runājam par zinātniskiem arī pierādītiem ieguvumiem, tad ādas elastībai ir nepieciešams aptuveni 2,5 līdz 10 grami kolagēna lietošanas dienā, kas tik tiešām var mums uzlabot šo ādas kvalitāti. Ja mēs runājam par grumbu mazināšanu, tad grumbas tiks samazināts tāpēc, ka kolagēns uzlabos šo fibroblastu darbību, veicinot jaunu kolagēnā šķiedru veidošanās un līdz ar to arī sintēzes veidošanās. Tāds ir mūsu, teiksim, tā mērķis, uz kuru mēs arī virzamies. Pavisam, ja mēs tā runājam vispār par kolagēnu, kas ir industrijā, mums ir tātad dzīvnieku izcelsmes kolagēns, jeb bovāņu kolagēnu, mums ir jūras izcelsmes kolagēns, jeb, teiksim, tiem cilvēkiem, kas nelieto dzīvnieku produktus, bovāņu, jeb lielopa, cugaļa kolagēns, tad mums ir šis jūras kolagēns, un arī ir vegānās alternatīvas, kuras arī tiek piedāvāts mūsu industrijā, skaistumkopšanas industrijā, bet varbūt to efekts ir tāds netik labs, jo šīs, teiksim, aminoskābes ir savādāks. Bet interesanti, kad lielopa tieši kolagēns satur gan 1. gan 3. tipa kolagēnu, līdz ar to viņš iedarbosies gan uz locītavām, gan uz ādas kolagēnu, gan arī stimulēs
jūsu kaulus. Jā, tad būs arī domāts kaulu veselībai. Kad mēs runājam vispār par kolagēnu, protams, ir ārkārtīgi būtiski atzīmēt, ka ļoti svarīgi ir kolagēna draudziņi, un kolagēna draudziņi ir C vitamīns. Jā, tad C vitamīns uzlabo kolagēnu uzsūkšanos, un arī C vitamīns pilnīgi noteikti stimulē esošā ādas kolagēna fibroblastu darbību un līdz ar to arī sintēzi. Ja jūs uzņemat savu kolagēnu kopā ar C vitamīnu, tad jums šīs iedarbības mehānisms būs daudz labāks un efektīvāks. Otrs, kas ir ārkārtīgi būtisks, ir cinks. Tas palīdz stabilizēt kolagēnu molekulu un arī varš. Varš piedalās kolagēna šķiras savienojumu stiprināšana. Tas nozīmē, ka gan cinks, gan vārš ir nopietni mikroelementi, kuru deficīta rezultātā kolagēns vispār var gan nebūt efektīvs, ja jūs viņu uzņemat, gan arī jūs vienkārši naudiņas investīcija savā skaistumā būs arī, diemžēl, mazvērtīga un maznozīmīga. Vēl spēlētāji ir tādi kā glicīns un prolīns, tātad aminoskābes, to deficīts arī var ietekmēt kolagēna efektivitāti un darbību, gan arī hialuronskābi. Kolagēna molekula sākotnēja forma ir pārāk liela, līdz ar to, ja jūs viņu, teiksim, uzņemat nepareizā formā, tad viņi vienkārši neuzsūksies zarnās. Hidrolizēta kolagēna forma tiek sadalīta tieši peptīdos un labāk tiek uzsūkta zarnu traktā, līdz ar to mēs varam sagaidīt arī labāku uzsūkšanos un līdz ar to jūs arī labāk redzēsiet šo rezultātu uz ādas. Kontraargumenti. Tātad, principā, ja mēs runājam tādu no skepses viedokļa, skepses puses, tad kolagēna piedevas bieži vien nav stingri regulēts. Jā, kā mēs zinām, šīs pārbaudes netiek stingri regulēts. FDA arī apruvē kolagēna nišu bez stingrām kaut kādām regulācijām vai kaut kādām analīzēm, pētījumiem. Līdz ar to, par to kvalitāti ir ļoti liels bāžas un tad jāskatās ļoti dziļāk gan arī brenda, autoritāte, gan arī certifikācija, gan arī kādā sastāvā jūs viņu lietojat. Var būt arī alerģiskas reakcijas uz kolagēnu. Jā, šo mums arī nevajadzētu aizmirst, jo tik tiešām, piemēram, cilvēki, kuriem ir alerģija uz zivju produktiem, jā, vai zivju izcelsmes hipersensitivitātes organismu reakcijas, tad, protams, alerģiskās reakcijas ir biežāk novērojamas. Jā. Un arī varbūt šis pārspīlētais reklāmas prasības un pārspīlēta reklāma arī mums liek aizdomāties, vai tiešām mēs nevaram izdzīvot arī bez kolagēna lietošanas, jo, principā, katra mana sieviete, katra mana pacienta, ar ko ir sastopos pati es, savās konsultācijās, viņi jautā, doktor, kuru kolagēnu man tad vajadzētu lietot. Tāpēc šis secinājums ir vienkārši kolagēna piedevas var sniegt zināmus ieguvumus mūsu ādai ar nosacījumiem, ka tas uzsūcās, ar nosacījumiem, ka jums ir pietiekoši kofaktoru daudzums un jūs uzņemat to pareizā formā, kombinējot ar pilnvērtīgu uzturu. Vēl, protams, man gribētos arī atzīt, kad ir tādi dažādi ļoti nopietni riska faktori, kas ir saistīti ar kolagēnu pārāk aktīvu lietošanu, tātad pārdozēšanu, ja, ka jūs uzņemat kolagēnu pārāk daudz, ja, un tas var ietekmēt jūsu organismu ļoti nopietni. Kā saprast, ka jums kolagēns ir par daudz? Pirmkārt, jums ir vēdra uzpūšanās, tātad parādās neskaidri no kā, piepūsts vēders, kā grūtniecei, ja, jūs jūtat diskomfortu, kaut kādu burbuļošanu, varbūt arī caurēs, jā, un kaut kādas nātrienas tipa izpausmes uz ādas, jā, tātad vienkārši alerģiskā reakcija. Smagākas reakcijas var būt saistītas tik tiešām ar pārdozētām formām, un tad var attīstīties arī nieru problēmas. Ja? Un šīs nieru problēmas pārsvarā ir saistītas ar sliktu dušu, apjukumu, urīna deficītu, ja? Tātad diskomfortu, kaut kādām arī galvas sāpēm. Ja? Tas ir nepieciešams vizualizēt, veicot urīna analīzi, vienkārši pačurāt burciņā, nodot urīna analīzi, un tādā veidā jūs redzēsiet, vai ir slodze uz nierēm. Otrs ir asins bioķīmiskās analīzes, ja, tātad mums ir jāpārbauda urē kreatinīns, ja, un glomerula filtrācijas ātrums. Glomerula filtrācijas ātrumu jābūt no 90 līdz 100, varbūt arī vairāk, bet nedrīkst pārsniegt, teiksim, 70, 80 šīs kritiskās minimālās robežas glomerula filtrācijas ātrumu, kad mēs varam runāt par to, ka nieru izvadu sistēma ir bojāta un ir pārslota.
Protams, varbūt arī gremošanas problēmas, kas ir saistīts ar šo vēdra krampjiem, uzpūties vēdra, slikta duša, slikta pašsajūta. Ja parādās kādi no šiem simptomiem, tad es tiešām stingri rekomendētu jums izrunāt ar savu ārstu, vai šis kolagēns jums vispār der vai neder. Vēl būtiski atzīmēt, ka jūs, protams, šo kolagēnu varat iegādāties aptiekā un iegādāties labā formā un lietot viņu no rīta. Teiksim, kafija netik ļoti ietekmē kolagēnu uzsūkšanos, tieši šie koenzīmi, jeb kofaktori vairāk ietekmēs, C vitamīna esamība, cinka esamība, tātad vāra esamība, tas būs ārkārtīgi būtiski. Vai šīs kolagēns nonāks tiešām jūsu ādā, mēs to nezinām, taču, protams, profilakses un prevencijas ādas pātrinātās novecošanās, teiksim, auditorijai, kas vai nu smēķē, vai, piemēram, daudz sauļojās, jā, vai ir šī, teiksim, ģenētiska predispozīcija uz pātrināto kolagēnu degradāciju. Protams, ir nepieciešama lietot papildus kolagēns, bet tāda summing up devas, dienas deva kolagēnam ir vidēji no 5 līdz 10 gramu hidrolizēta kolagēna. Ir nepieciešams C vitamīns, lai viņš labāk uzsūktos, un, protams, kombinācijā ir ieteicams kombinēt ar veselīgu dzīvesveidu un arī pilnvērtīgi ēst. Tādā veidā jūs arī, protams, uzlabosiet gan efektu no kolagēna, gan arī, protams, jūsu ādas staros no iekšas, tāpēc, kad jūs dzīvojat pilnvērtīgi un jūsu veselīgs dzīvesveids atspoguļosies uz jūsu ādas, jo, protams, skaistums nāks no iekšas un vienmēr esat piesardzīgi, kas ir trends, kāpēc ir trends, kāds ir mērķis šim konkrētam trendam, un runājiet ar savu ārstējošo ārstu. Nevajag lietot tikai tāpēc, ka jūsu draudzene vai jūs izlasījāt kaut ko interesantu Instagramā vai sociālos tīklos. Tomēr mēs visi esam ārkārtīgi individuāli, un personalizētā medicīna un personalizēta pieeja ir atslēga tādai kvalitatīvai, skaistai ilgmūžībai un, protams, mūsu arī ādas skaistumam. Ar jums ir doktora Jana Janovska, un vienmēr atgādināšu, skaistums ir mūsu atalgojums un veselība ir vienmēr mūsu prioritāte.